Pasūtījumu pārvaldība. Lapā Pasūtījumi jūs uzreiz redzat detalizētu meklēšanas un filtru joslu. Te var meklēt pasūtījumus pēc e-pasts, tālruņa, preces koda, EAN, pasūtījuma ID vai zīmola, kā arī izvēlēties pasūtījuma apstrādes periodu, statusus, miedarbību ar klientu un darbu ar preci, piegādes veidu un atcelšanas iemeslu. Zemāk bloks ar pasūtījumu sarakstu, kur katrai rindai norādīts unikāls pasūtījuma numurs, izveides laiks, preces nosaukums, 3 statusi, pasūtījuma apstrāde, klientu darbs, preču darbs, administratora komentārs, piegādes veids un pilna saņēmēja adrese. Ja pasūtījumā klients izvēlējies elektronisko maksāšanas metodi, karte, internetbanka, blakus pasūtījuma numuram parādīsies burts E. Ja pasūtījumu veids klients, kuru atzīmējāt kā neusticamu, tad parādīsies zīmīte ar velniņu. Klikšķis uz rindiņu izvērš pasūtījuma kartīti tieši sarakstā. No augšas tiek rādīts maksājuma rezultāts, ja samaksa ir elektroniska, summa, apmaksas un piegādes metodes un valoda, kādā tika veikts pasūtījums. Zemāk klienta dati, lauks iekšējiem komentāriem un poga e-pasta ziņojuma nosūtīšanai klientam pēc veidnes. Labajā pusē informācija par preci un izkrītošās izvēlnes apstrādes statusa maiņai, atcelšanas iemesli, darbs ar klientu un darbs ar preci, kā arī pasūtījuma drukāšanas poga. Tāpat šeit ir papildu 4 cilnes. Cilnē klients tiek rādīta iepriekšējo pasūtījumu vēsture ar datumiem, summām un statusiem, lai jūs uzreiz saprastu, ar ko jums ir darīšana. Darbības loks automātiski fiksē katru pasūtījuma izmaiņu, statusa maiņu, vēstuļu sūtīšanu, apmaksas statusu ar precīzu laiku un operatora vārdu, nodrošinot caurskatāmību un ērtumu strīdīgo situāciju izšķiršanā. Sadaļā Pilna informācija par pasūtījumu ir izveidota detalizētāka informācija par pasūtījumu. Visbeidzot, cilnē instrumenti varat atzīmēt klientu kā neusticamu, dzēst pasūtījuma datus vai izdrukāt pasūtījumu. Viss nepieciešamais ir apkopots vienā interfeisā, lai jūs varētu ātri atrast vajadzīgo pasūtījumu, veikt labojumus un kontrolēt katru posmu bez liekiem klikšķiem.